Irānas režīma līderi ir panikā, jo draudi tagad šķiet personiski. Šajā otrdienā, 2026. gada 19. maijā, Teherānas vadība baidās ne tikai no bombardēšanas pret radariem, militāro bāzi vai kodoliekārtu. Lielākās bailes ir no Trumpa atļauta uzbrukuma. Tieši trāpīt vīriešiem, kuri vada revolucionāro gvardi, kodolprogrammas vadītājiem un operatoriem, kas uztur režīmu dzīvu. Iekšēji spriedze pieauga, jo Irāna nesaskarās tikai ar ASV lidmašīnām, kuģiem un raķetēm. Tā saskarās ar infiltrāciju, aizdomām par nodevējiem, amerikāņu un izrēliešu izlūkdienestiem, kā arī iekšēju sabrukumu, kas piespiež režīmu arestēt, sodīt ar nāvi un uzraudzīt pat savus sabiedrotos. Irānas propaganda cenšas parādīt spēku uz āru, bet aiz slēgtām durvīm noskaņojums ir pavisam cits. Neviens nezina, kurš nopludina informāciju, kurš nodod atrašanās vietu, kurš nodod kontaktu rutīnu. Un kurš varētu būt nākamais mērķis, ja Trumps nolemtu pārvērst spiedienu par vadības likvidēšanas uzbrukumu pret valsts vadošo eliti? Es tev visu to tūlīt pastāstīšu, bet tagad tu noteikti vēlēsies abonēt kanālu, lai turpinātu būt labi informēts. Informācija reālā laikā, augstākajā žurnālistikas kvalitātē, kāda jebkad redzēta pēc uzticamības standartiem. Milsons Alves. Spiediens pieauga, jo Trumps atkal skaidri norādīja, ka Amerikas Savienotās valstis varētu vēlreiz uzbrukt Irānai, tostarp Teherānai, ja tā nepieņems vienošanos. Reuters šodien ziņoja, ka Trumps teicis, ka bija tikai stundu attālumā no jaunas militāras darbības apstiprināšanas un ka uzbrukums varētu notikt. Spiediens pieauga, atgriezās uz Savienotajām valstīm. Spiediens pieauga, atgriezās. Ir skaidri jāpasaka, ka Savienotās valstis uzbruk Irānai, tas tieši ietekmē Irānas vadību, jo draudi nav vēsti pret visu režīmu kopumā un neskartu. Informācija. Tā pienāk pēc mēnešiem, ilgiem uzbrukumiem, iekšējiem zaudējumiem un pieaugošām bailēm no kampaņas, kas vērsta uz vadības likvidēšanu. Svarīgākais jaunums tagad nav tikai uzbrukuma draudi, bet paranoja pašā Irānā. Aģentūra Reuters 13. maijā ziņoja, ka režīms izpildīja nāves sodu vīrietim, kurš tika apsūdzēts spiegošanā Izraēlas labā. Lietu publiskoja pati Irānas tiesu aģentūra, kamēr cilvēktiesību grupas apšaubīja procesa leģitimitāti. Teherānai šī nāves soda izpilde kalpo kā iekšējs vēstījums. Pasaulē tā rāda ko citu. Režīms uzskata, ka tajā ir iefiltrējušies, uzskata, ka Izrēlai ir informatori un uzskata, ka svarīgas personas var krist no iekšienes noplūdušas informācijas dēļ. Šīs bailes nav radušās tagad. Al Jazeera martā ziņoja, ka dekapitācijas uzbrukumi ir skāruši revolucionārās gvardes vadību un atklājuši sprādzienbīstamu kombināciju. Teherānai tas nozīmē ASV tehnoloģisko novērošanu, Izraēlas darbību un Irānas drošības iekšējo sairšanu. Šis ir tas punkts, kas tieši saistās ar režīma līderu paniku. Nav jēgas izteikt agresīvus paziņojumus valsts televīzijā, ja pretinieka izlūkdienesti spēj iekļūt mehānismā, izsekot mērķus un pārvarēt pašu sistēmas vadītāju izveidoto aizsardzību. Trumps saprot, ka Irānas vadība vairāk baidās no precīziem uzbrukumiem nekā no ilgstoša kara ar ideoloģiskiem saukļiem. Ilgs karš ļauj veidot propagandu, vicināt karogu, rīkot bēres un radīt pretošanās stāstu. Dekapitācijas uzbrukums? Tas atņem režīmam tieši to, ko tas cenšas aizsargāt – vadību, lēmumu pieņemšanas ķēdi, militāros vadītājus, cilvēkus, kuri zina, kur atrodas arsenāli, zinātniekus, kas uztur kodolprogrammu, un operatorus, kuri kontrolē milicijas ārpus Irānas. Kad šie vārdi sāk slēpties, Islāma republika vairs neizskatās pēc pārliecināta režīma, bet sāk atgādināt mašīnu, kas meklē nodevējus savās rindās. Laikraksts Guardian ziņoja, ka Trumps piedraudēja ar lielu uzbrukumu, ja Teherāna drīz nepieņems vienošanos, kamēr Irāna cenšas atbildēt ar jaunām prasībām, tostarp sankciju atvieglojumiem, visu amerikāņu karaspēku izvešanu un kompensācijām. Šis saraksts parāda, ka režīms nenodarbojās ar sarunām no mierīgas pozīcijas. Tas cenšas izcīnīt garantijas izdzīvošanai, iegūt laiku un novērst militāro spiedienu. Trumps noraidīja priekšlikumu kā nepietiekamu un saglabāja draudus spēkā. Viceprezidents J.D. Vance arī uzsvēra, ka Amerikas Savienotās valstis joprojām ir gatavas atsākt militāro kampaņu, ja kodolsarunas izgāzīsies. Pēc Guardian teiktā Vance sacīja, ka Vašingtona dod priekšroku diplomātijai, bet joprojām ir gatava rīkoties. Šis izteikums palielina spiedienu uz Teherānu, jo parāda, ka tas nav Trumpa improvizācija kameru priekšā.
Baltais nams iekļauj militāro draudu oficiālajā stratēģijā. Irānas vadība arī izjūt iekšējā sabrukuma smagumu. Režīms saskarās ar pieaugošu represiju, masveida arestiem un bailēm no sacelšanās, cenšoties saglabāt spēka tēlu. Laikraksts The Guardian ziņoja, ka kopš kara sākuma cilvēktiesību organizācijas norāda uz tūkstošiem arestu un politisko ieslodzīto nāves sodu izpildes pieaugumu. Tas parāda, ka Teherāna vienlaikus cīnās divās frontēs – ārpusē pret Trumpu, Izraēlu un reģionāliem sabiedrotajiem. Iekšpusē pret pašu tautu, pret spiegošanu aizdomās turētajiem un pret jebkādu nepaklausības izpausmi. Trumpa stratēģija kļūst spēcīgāka tieši tāpēc, ka tā trāpa režīmam šajā vājajā vietā. Irāna joprojām var draudēt Persijas līcim, joprojām var runāt par jaunām frontēm, joprojām var aktivizēt sabiedroto grupas. Taču tās līderi zina, ka ASV un Izraēlas izlūkdienesti jau ir pierādījuši spēju vērst triecienus pret svarīgām personām. ABC News aprīlī publicēja, ka analītiķi uzskata Irānas režīmu par vājāku un radikālāku pēc ASV un Izraēlas slepkavību kampaņas. Šī kombinācija ir bīstama Teherānai, jo vājāks režīms ir spiests kliegt skaļāk. Taču jo skaļāk tas kliedz, jo vairāk parāda, ka ir iedzīts stūrī. Irānas vadības bailes nav teātriskas, tās ir praktiskas. Viņiem jāmaina savu ikdiena, jāpastiprina drošība, jāneusticas padomniekiem. Pārskatīt saziņu, slēgt zinātniekus, aizsargāt komandierus un kontrolēt iekšējās frakcijas, kas cīnās par ietekmi pēc zaudējumiem. Katra jauna apcietināšana par spiegošanu Irānas iekšienē kļūst par brīdinājumu. Ja Izraēla un Amerikas Savienotās valstis jau iepriekš bija tuvu, viņi var to sasniegt vēlreiz. Un ja Trumps atļaus jaunu uzbrukumu, mērķis var nebūt tikai skrējceļš, radars vai noliktava. Tas var būt cilvēku tīkls, kas notur režīmu. Teherāna cenšas atbildēt ar ārēju draudu, jo tā nevar atzīt iekšēju vājumu. Režīms runā par atriebību, jaunām frontēm, spiedienu Persijas līcī un uzbrukumiem amerikāņu interesēm. Taču visatklājošākā reakcija notiek Irānas iekšienē, ar arestiem, eksekūcijām un iespējamo infiltrātoru medībām. Meklē nodevēju visur, apsūdz spiegošanā, pastiprina represijas un cenšas nepieļaut, ka nākamā informācija noplūst, pirms tā nonāk līdzi. Antes do próximo ataque. Donalds Trumps izmanto šīs bailes kā sarunu instrumentu. Viņiem nav jāokupē Irāna, lai liktu režīmu līderiem negulēt naktīs. Pietiek tikai paturēt atvērtu militāru spēku izmantošanas iespēju, parādīt, ka termiņš ir īss, un skaidri norādīt, ka amerikāņu izlūkdienests nav akls. Irānas režīms vienmēr ir centies pārdot ideju, ka Vašingtonai nepietiks drosmes iet līdz galam. Tagad vadība skatās uz saviem mirušajiem, uz atklātajiem infiltratoriem, uz iekšējām apcietināšanām un uz Trumpa draudiem, un saprot, ka aprēķins ir mainījies. Katrs revolucionārās gvardes vadītājs zina, ka Trumpa draudi nav vērsti tikai pret kodolprogrammu. Tie ir vērsti uz to vīru personīgo drošību, kuri teroru, reģionālo šantāžu un iekšējo represiju padarījuši par režīma vairogu. Šis vairogs jau iepriekš ir ticis caursists, un tagad, kad Trumps atkal izdarīs spiedienu, Teherāna zina, ka tas var tikt caursists vēlreiz. Es esmu Milsons Alves, internacionālists, un mans mērķis ir katru dienu sniegt tev patiesu informāciju. Ziņu saites ir atrodamas video aprakstā. Nospied patīk šim video, abonē kanālu, un beigās ieskaties komentāros, lai tu vēl vairāk iesaistītos Milsona Alvesa kopienā.